Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Priecājamies, ka varam ar jums kopā tikties raidījumā, ja mani ļaudis pie mikrofona Alvalds Albergs. Un es priecājos, ka šodien pēc ilgāka laika atkal mūsu studijā ir Rīgas Svētā gara, kā arī vecumnieku un Valles evaņģēliskās luterisko draugu mācītājs Roberts Otomers. Labdien! Un Valdemāra pils vasarsvētku draudzes mācītājs Pāvils Pūliņš. Labdien! Turpināsim lasīt Jesajas grāmatu 49. nodaļu. Uzklausiet mani, jūras salas, un ņemiet vērā tālās tautas. Tas kungs aicināja mani jau no mātes miesām, jo jau no manas mātes klēpja viņš domāja un atcerējās par manu vārdu. Un viņš man piešķīra muti kā asu zobenu, un mani paglabāja savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani savā bultu somā un teica: Tu esi mans kalps, Izraēl, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Es savukārt nodomāju, es vēl te esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku. Tomēr mana taisnība ir pie tā kunga, un mana alga mana Dieva priekšā. Tad tas kungs teica: Viņš, kas mani no mātes miesām izredzējis par savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa Jēkabu un pulcinātu ap viņu Izrēlu. Es tiešām esmu pagodināts tā kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums. Un tad viņš teica: Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Nezinu, brāļi, kad jūs lasījāt, kāda jums bija tā sajūta, bet savā veidā tas ir tā kā tāds noslēpums, reizē tā kā paverās vaļā noslēpums, tad atkal aiziet atkal noslēpumā, tad atkal atklājās un pavisam skaidri runā. Lūdzu, brāļi, kādas jūs domas par šo vārdu? Kad es lasīju šo raksturvietu, man likās tik brīnišķīgi, ka tajā pašā pirmajā pantā šai nodaļā mēs redzam, ka viņš uzrunā salas un daudzas citas tautas. Ka tas nav tikai uzruna, teiksim, jūdu tautai vien, tai izglābtajai un izredzētajai tautai vecajā derībā, ar kuru gan, protams, arī ir ļoti daudz problēmas vēstures gaitā, bet ka te ir uzruna patiešām visām tautām. Un arī mēs redzam, ka tieši šī nodaļa arī vēlāk arī apustuļu darbos apustulis Pāvils citē un atsaucās uz to, ka Dieva nodoms ir bijis glābt visas tautas, ne tikai vienu tautu. Un priekš mums, latviešiem, kas neesam jūdi, tas ir vienmēr brīnišķīgi to dzirdēt, ka mēs kā latviešu tauta Dieva sirdī un starp daudzām citām tautām esam bijuši jau sen. Un ka Dievs ir gribējis mūs glābt, un tas ir brīnišķīgi to dzirdēt. Jau tik senos rakstos kā Jesajas grāmata. Man pirmā doma, kā tu jautāji, kas man ienāca prātā, man ienāca tāda doma pirmā. Šīs divas derības patiesībā. Ja? Viena derība, kas ir burts, kas ir Izrēlam, kas ir vecā derība. Kaut gan šeit ir runa par Mesiju, kurš arī bija domāts glābt Izrēlu ar jauno derību. Bet man šī milzīgā atšķirība, un diemžēl šī šodien joprojām turpina darboties. Miesīgi kristīgajie, miesīga Izraēla tauta, kuru apgraizīšana bija ārēja redzama derība, un kuras vienīgā saikne ar Dievu bija bauslība un asins upuris. Lūk.
Jaunā derība, un diemžēl man jāsaka, jaunā derība šodien neko miesīgu mums nepiedāvā. Kaut gan lielākā daļa draudzes pilda miesīgu kalpošanu, miesīgi noteikumi, miesīgi iestatījumi un tā tālāk. Bet jaunā derība caur Svēto garu pestīšanas dienā ir izlējusi savu garu mūsu sirdīs. Un lūk, tas ir tas, kas aug un cīnās, ko apostols Pāvils saka, kur ir šī mūžīgā cīņa starp garīgo un miesīgo cilvēku. Tas man bija pirmais, kas šeit ienāca prātā, un es domāju, šī brīnišķīgā privilēģija, kāda dota mums jaunās derības cilvēkiem līdz pagānu tautām, ja, kad mūsu gars ir atjaunots, es domāju, slava Dievam. Katru dienu es atmožos un es sajūtu to, es to piedzīvoju katru dienu. Un man liekas, ka tas ir tas pats skaistākais, kad vēl viena lieta, kas šeit runā, un tā ir proti, kad šī derība nav noslēgta vienu reizi pestīšanas dienā, viņa pieaug. Viņa pieaug. Un Dievvārds skaidri runā par to, kad mācekļus vai kristiešus savā starpā pazīs no mīlestības, kas izliet caur Svēto garu pestīšanas dienā. Tā ir tā otrā derība, kas domāta pagāniem, kad Kristus nāca. Un, ja šodien paskatāmies draudzēs, visur redzu ķildes, strīdes, nesaticību. Un es domāju, kā šī derība darbojās. Viņa kaut kur apslāpēta, viņa ir aprakta. Ja? Nu, tādas, man tās domas bija tādas šajā brīdī. Ja? Jā, 2. pantā. Un viņš man piešķīra muti kā asu zobenu, un mani paglabāja savas rokas ēnā. Savā veidā, ja mēs domājam arī par Kristu, nu, faktiski Kristus nemaz nebija tik maigs savā runā. Kristus bija savā veidā kā asas zobens, kas šķēla, bet viņš to darīja mīlestībā pret, vienalga, vai tas ir farizejs, vai tas ir rakstu mācītājs, vai tas ir augstais priesteris, ja viss vienalga. Kaut gan iedomājieties, viņš tiekās ar tiem, kas ir zemāki par Kristu. Jo Kristus ir vienīgais augstais priesteris. Bet viņš vienalga, labi, viņš saka, es domāju, ka mums ir par to jāpadomā, ko mēs sakam, ko mēs runājam, par ko mēs iestājamies, jeb ko mēs atbalstam. Tas ir tas, Pāvil, ko tu sacīji. Draudzē. Tāpat, vai mēs piekrītam visam, ko sabiedrība kādus lēmumus pieņem? Vai mēs piekrītam tāpēc, ka mums vajadzētu būt tolerantiem pret visa veida lēmumiem? Arī, ko augstais priesteris saka, piedodiet, es tā saku to līdzībā. Arī, un tad, kad augstais priesteris to saka, bet pagaid, Dievvārds saka kaut ko citu. Un tad, kad rakstu mācītāji skoloti, vienalga Amerikā, Anglijā un nezinu kādās Kembridžās ir mācījušies, un es pat gribētu teikt brīžiem sabojāt, labāk nebūtu mācījušies. Tās ir manas domas. Bet es neesmu pret izglītību, nepārprotiet mani. Bet te ir tas, ja izglītība ir tādā līmenī, kas tevi ved prom no Dievu vārda un svētā gara vadības Dievu vārda izpratnē, tad tāda izglītība, manuprāt, ir ģeķība un viņa nav vajadzīga. Un tad notiek kas? Izglītība ir teikusi vienu, augstais priesteris ir sacījis vēl kaut ko, rakstu mācītāji ir vēl kaut ko sacījuši. Šodien mums ir pa pilnam farizēju ārprāts cik daudz. Visās konfesijās ir pilns ar farizējiem, kas uztur to konfesionālo mācību. Un tad raksts nesi, tu aizskartu manu to. Pilns ir visās konfesijās. Un tad pēkšņi saskarās ar to, kad mēs tūlīt šajā svētdienā svinēsim vasaras svētkus. Svētā gara nākšana. Pilnīgi cits skatījums, pilnīgi cits izmaiņas, pilnīgi cits spēks.
faktiski, ko es redzu, nevairs ne spēks, kas ir balstīts rakstu mācītāju mācībās, konfesionālajās mācībās, vēl kaut kādās mācībās, augstā priestare, jeb popa, jeb visvienalga, kādās mācībās. Ne tur tas spēks ir balstīts, slavu Dievam, bet spēks balstīts svētajā garā. Man likās šajā pantā tik brīnišķīgi par to, ka viņš runā, ka viņš manu muti darīs par asa zobenu. Par to, ka pravieša un tāpat arī Kristus spēks jau nebija rokā turamā zobenā. Proti, ka nevis ar tādu fizisku varu iet Kristus un kristīgā baznīca, bet ka viņas ierocis ir Dieva vārds. Jā. Un ka šis Dieva vārds ir kā tāds apus griezīgs zobens, kā arī to jaunajā derībā mēs lasām, un tepat arī pie Jesajas, ka tas ir tas ierocis, kas maina cilvēku sirdis, un kas reizēm atmasko tādā veidā, kā mums nemaz negribētos. Pilnīgi piekrītu. Paskatieties šodien. Kas tad ir tas mūsu ierocis? Pareizi, ko tu saki. Ne jau mums ir šķēps, un Jēzus dabūja dziedināt to, kā nu bija tas augstā priesteres, tas kalps. Malks. Nu, vienalga, tam, kam nocir tavs. Jā, kam malks nocir. Jā. Ok, viņš teica, nelieto, šitās lietas nelieto. Tad, ja tu esi ar mani kopā, es mācos, mēs visi mācamies nelietot. Bet zobenu, kas mums ir dots, Dieva vārds, mīļie, teikšu godīgi, es nezinu, varbūt jūs redzat savādāk, šodien nelieto. Nu, man, piemēram, bija šoks, ka nāca klajā ar paziņojumu mūsu valsts prezidents, Vējoņkungs. Nāk ar paziņojumu klajā, ka steidzamības kārtā, nu es ar saviem vārdiem to pasaku, steidzamības kārtā, un bez mazvai tas ir kauns, ka mēs vēl neesam parakstījuši Stambulas konvenciju. Jūs zināt, kas ir Stambulas konvencija? Stambulas konvencija no puse, tur ir ekscelenti, labi aizstāvēsim sievietes, aizstāvēsim mātes pret vardarbību, pret bērnu vardarbību. Jā, un mums jau ir entie likumi, viss ir kārtībā. Viņi vienkārši tikai ir jāievēro, stingri ir jāsako līdzi. Bet kas tur tālāk ir? Un to jau es nesaku. To jau nesaka kādas dažas organizācijas, kuras cīnās, lai Latvija neparakstītu. Latvija nedrīkst parakstīt šo te sātanišķo likumu, kurš dod zaļo gaismu, ka tev tagad saviem bērniem vajadzēs mācīt, ka, mīļie draugi, jūs savas dzīves laikā varat izvēlēties, kādu dzimtu gribat. Dzimumu, jā. Nē, dzimta. Dzimta. Tas ir tāds jauns termins, ko ir. Genders, respektīvi. Vīrietis, sieviete, un tad pa starpu dzīves laikā var cilvēks, piemēram, justies, nu, ne vīrietis, ne sieviete, sauksim tā. Un pēkšņi, bet tu saproti, kāds marazms, kāds perversija, kāda vispār domāšanas samaitātība, kādā līmenī, padomājiet. Šobrīd jau ir 40 dažādi dzimtas veidi, kurus cilvēks tad it kā varētu izvēlēties. Un tad sākās ar to, ka tad, ja tu, Pāvil, tagad jūties, šodien tu jūties pēkšņi kā sieviete. Man pat bija pretīgi izteikt vārdus, labi, ka tu man nekrāmē. Nē, televīzija. Televīzija. Tāpēc saprotu. Tu jūties kā sieviete. Tu vari droši iet sieviešu toaletē šodien iekšā. Ja šo te konvenciju pieņems, tad vēl trakāk. Valstī vajadzēs nodrošināt sabiedrības domāšanas maiņu. Vajadzēs nodrošināt tā, lai sabiedrība pieņem šo perverso domāšanu. Piedodiet man, es tagad atgriežos atpakaļ. Vējoņkungs pēkšņi atbalsta tagad šo te.
Es jums teikšu godīgi. Es cienu Vējoņa kungu. Vārdu tiešām nozīmē kā cilvēku, kā politiķi. Es zinu to, cik ļoti daudzi iestājās tajā brīdī, kad viņam bija problēmas ar sirdi. Cik ļoti daudzi lūdza, patiesi lūdza, un Dieva žēlastība ir parādījusies viņam šobrīd. Viņš stāv uz savām kājām, viņš var atkal sākt runāt, viņš var vadīt valsts. Slava Dievam! Atgādināšu tikai to gan Vējoņa kungam, gan visiem pārējiem, ka ārsti tikai ārstē un neko citu. Dievs ir tas, kas dziedina. Dievs ir tas, kas vienalga palīdz pieņemt to vārstuli, nepalīdz pieņemt, vai tu turpmāk vispār kādu elpas vilcienu ievilks vai neievilks. Tas ir no tā kunga atkarīgs. Un šodien, ja Vējoņa kungs var atkal, mēs visi priecājamies, vadīt valsti un uzticamies kā saprātīgam vīram, kuram pašam ir bērni un ģimene, un tad nākt klajā ar šādu paziņojumu. Ziniet, man ir jautājums. Nē, Vējoņa kungs, jūs pats sev varat atbildēt uz to. Jums nav bail no Dieva, jo Stambuls konvencija iet totāli pretrunā ar Dieva vārdu, ar Dieva principiem. Dievam neeksistē gender. Dievam neeksistē dzimtes, mīļie draugi, taču atjēdzieties. Dievam neinteresē perversas lietas, viņš tās iznīcina. Vai tad mēs nelasām par Sodomu Gomoru, vai tad mēs nelasām par Ninivu, vai mēs nelasām tiešām par jebkurām pilsētām, kur Dievs pasaka, es viņas nolīdzināšu, par viņām vispār nerunāsim. Varanā māju, impēriju un cilts un vēl nezinu kas. Gudri, fantastiski gudri, kalendārs domāju un vēl varenie eģiptieši, fantastiski, kur šobrīd atrodas. Bez Dieva viss ir pazudis. Un te ir tas, kāpēc es esmu tik ļoti varbūt arī, savā veidā satraukts, ka manas valsts prezidents spēja nākt klajā ar tik absurdu aicinājumu, jeb tik absurdiem vārdiem, tikai tāpēc, ka mēs taču kopīgi pielūdzam Dievu vienu. Es zinu, ka prezidenta kungs pēc savas ievēlēšanas arī sacīja vārdus Dievs svētī Latviju. Tad pa kuru Dievu mēs runājam? Pa kādu Dievu mēs runājam? Kurš Dievs, lai svētī Latviju? Ja mēs sakam patiešām Dievs svētī Latviju un Dievs sargi lūdzu mūsu tēvzemi, tādā gadījumā mēs nevaram iet un pieņemt likumus, kas ir pret Dieva vārdu. Es domāju, arī šobrīd, man liekas, tiešām arī tieslietu ministrs nepelnīti dabūna tagad trūkties. Paldies Dievam par tieslietu ministru, kam ir mugurkauls. Paldies Dievam par juridisko biroju, jeb kas tur ir veidojis arī šo te visu izpēti, ka tas ir patiesībā, tā ir slēpta, faktiski slēpta invāzija un domāšanas sajaukšana totāli. Nu, tieši tā, ar to, ka mēs tagad cīnāmies pret sieviešu vardarbību, tiek ievazāts iekšā lietas, kas ir patiesībā pretrunā ne tikai Dieva vārdam, bet arī patiesībā mūsu valsts likumdošanai, kur tagad mums ir kaut kādas lietas jāievieš ar tām pašām dzimtēm un nedrīkst diskriminēt tādas, kas tā uzvedās. Paldies Dievam, ka mūsu bīskapi gan Sankevičs kungs, gan Vanaga kungs, gan Sproģa kungs, gan arī no pareizticīgās baznīcas ir parakstījuši vēstuli ar protestu pret šo. Mīļie, es šajā brīdī gribu sacīt, mums ir jāceļās augšā lūkšanā. Nekādi ieroči, nekādi, es pat uzskatu, nekādi streiki nav vajadzīgs. Mums nav jāiet ne uz ielas, ne sētā, nekur. Bet mums ir jāstāv lūkšanā. Šobrīd mums ir jāstāv lūkšanā, Dievs pasargi no šīs sērgas. Šī ir sātanišķa sērga, kas iet pa visu pasauli, lai sabojātu, faktiski iznīcinātu visu to, kas ir dievišķs. To, ko Dievs ir iecēlis. Paskatieties, momentāli tiek iznīcināts. Dievs radīja ko? Vīrieti un sievieti.
Punkts. Pēc tam viņš radīja tēvu un māti. Nu, es tā saviem vārdiem. Tātad pēc tam ir vectēvs un vecmāmiņa. Ir tēvzeme, tagad partners 1, partners 2, vecāks 1, vecāks 2. Visu to, un ja man kāds grib teikt, ka tas nav sātanišķs, tad ko tad Sātans dara? Viņš grib visu iznīcināt to, ko Dievs ir radījis. To, ko Dievs skaistu ir veidojis. Tur Sātans nāk un viss grib sabojāt. Sākot jau ar Ēdens dārzu. Dievs, ko viņš teica? Viss ir labi esam. Tad, kad viņš radīja. Perfektu. Vienkārši perfektu. Mēs pat iedomāties nevaram to Ēdens apstākļus. Ēdens dārzā apstākļus, kad ap tevi ir ap zemi ir vispār kupols, kas nelaiž cauri tur viss šitos te, tur nav vairs šitie caurumi, kā viņi sauc. Ozona caurumi. Un ne tikai tādu vienu, nu jau tur ir jau atklāti vēl tie caurumi. Viss ir totāli sabojāts. Un no kuras puses? Ne jau no Dieva puses. Nē. Viss ir, piedodiet par vārdu, sačakarēts. No šejienes. Un kāpēc? Tikai tāpēc, ka Sātans ir pievīlis cilvēku. Vai tiešām šodien latviešu tauta, kura sevi sauc par kristīgu tautu, ļaus pievilt? Tikai tādēļ, lai sekot kādu perversām idejām? Piedodiet man. Bet tas patiešām ir vēlnišķi. Man liekas, ir kā tādas labas izkārtnes, bet tas ir par to dzimti, tas ir tāds piliens indas ūdens glāzē. Iepilina un viss paliek par indi. Drausmīgi. 3. pantā mēs lasām, tu esi mans kalps, Izraēla, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Jūs jūtaties kā Dieva kalpi? Esat. Jā, absolūti. Slavu Dievu. Jūs, kad lasat šo vārdu, man tas uzliek milzīgu pārdomu, jeb atbildības sajūta. Ko Dievs, tu gribi parādīt savu godību un gribu, un viņš grib būt daudzināts caur mani? Jā. Tieši tā. Dievs tāpēc ir sūtījis savu vārdu tieši tādā pašā samaitātā vidē, kādu par šodien raksturoja. Tieši tāda pati pasaule aizgāja bojā Noas dienās, Sodoma, Gomora, tieši tāda pati, un nepakreipatiņa labāk. Tieši par to pašu raksta apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem. Jūs vidū notiek tādas un tādas lietas, kāds neklājās pat pie pagāniem. Ja? Patiesībā mēs neesam nekur priekšā, nedz atpalikuši. Samaitātība vienmēr ir bijusi. Un vārds ir, kad viņš nekad nav mainījies, un viņa spēks nav mazāks ar šodien palicis. Tas, kad šodien pasaulē ir lojāla iesākumā jau Holivudai un tālāk politikām un jaunām vēsmām un jaunām plūsmām. Tas vienmēr ir bijis. Bet kas ir uzticēts kalpiem? Kalpiem ir tas pats vārds uzticēts. Un kā mēs viņu lietojam? Ja? Piemēram, tu iesāki sacīt un sacīja par to, kā mēs lietojam vārdu un kad mums ir atbildība. Man šeit Dievvārds par to runā, kad no kalpiem sagaida, kad pagodinās Dievu. Es redzu šo tādu, kad viena ir tikai iespēja. Kāpēc es ņemu Dievu vārdu uz lūpām? Vai tu runāji tagad par prezidentu, ja? Un nepārprotam, ka tavos vārdos izskanēja rūpes un mīlestība pret viņu. Ja? Protams, ja? Nepārprotams. Ja? Tieši par to ir arī kalpu darbība. Ja? Nevienmēr tie ir maigi un mīļi vārdi, bet tā ir patiesība. Un nesāpja mūsu tonis. Mūsu tonis ir rūpju un mīlestības pilns, bet sāp patiesība, kas griež sirdī. Ja? Jēzus jau var negāja un nepazemoja farizējus pazemošanas dēļ. Viņš teica tikai patiesību. Ja? Un tā patiesība ir griezīgais zobens, kas ir ielikts mums rokā. Kur ir tas stāsts? Pasaule ir pazaudējusi patiesību.
Pasaule ir nomaldījusies no Dieva. Un mūsu mēģinājumi, centieni ir gan parādīt Dievu, tātad Dieva mīlestība, kas nonāca pestīšanas dienā mūsu sirdīs, tā ir dievišķā daļa, ko pasaule grib ieraudzīt. Un ja tā mūsos nepieauga, ko pasaule ierauga? To pašu burtu, kur dēļ Dievam bija jāizklīdina viss Izraels. Ierauga to pašu, drīkst, nedrīkst. Pagaid, kāpēc nedrīkst? Ja? Tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Pagaid, es neredzēju, es to nedzirdēju. Ja? Un tā šodien ir liela problēma, kad joprojām draudze pastāv nevis iekš Dieva mīlestības, kur Dievu patiesībā var raksturot un raksturo kā mīlestību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, kad sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, Jāņa 3.16. Ja? Tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Un ja mēs kā gani, kā draudze, neprezentējam patiesību mīlestības vadīti, o, es būšu slavens, es tagad iešu gājienā, es tagad būšu pirmais, ja? Visi par maniem runās, tas viss nav tas. Tas viss aizved uz nekurien tā kā tā. Viena ideja pret otru, bet tikai dievišķā mīlestība, kas uzvar pasauli. Tātad tas, kas ir mūsos, tas ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē, ko tu stāstīji. Un tā ir Dieva mīlestība. Jā, bet redz, te ir kas Dieva mīlestība un patiesības asais zobens. Jā. Tas ir vārds. Un tas ir vārds. Jā. Un, protams, pilnīgi pareizi, ko tu saki. Man daudzkārt sāp. Un negribētos sacīt daudz ko šeit. Ne tikai šajā raidījumā, bet arī citos raidījumos. Bet pagaidi, ja tā ir Dieva patiesība, kā tu to var neteikt? Tur faktiski ir tā, ja mīļie, un te es saku ar atbildību uz mums visiem, Dieva bērniem. Tagad ne tikai, ka mēs šeit trīs tagad sakam to, jā, Dievs grib izpausties, ja parādīt savu godību un būt daudzināts mūsos. Nē, tas ir, mīļie radioklausītāji, caur jums ikatru, caur mīļie televīzijas skatītāji, caur jums ikatru. Dievs, tas, ka tie, kuri pazīstat Dievu, tie, kuri kalpoja, tie, kuri saka, es esmu vienalga kādas kristīgās konfesijas pārstāvs un piedalos, vienalga, cik bieži dievkalpojumos. Bet ja tu atzīsti Dievu, tad Dievs saka, es gribu pagodināties. Es gribu parādīt savu varenību. Un caur ko te viņš parādīs? Caur to, ka tu esi paklausīgs pasaules valdniekiem, caur to, ka tu esi paklausīgs farizejiem, rakstu mācītājiem, augstajam priesterījiem, ja vēl nezinu kādai augstākajai garīgai vadībai. Ne caur to. Bet tad, kad tu būsi paklausīgs viņa vārdam. Amen. Amen. Tad, kad tu būsi paklausīgs un pateiksi patiesību, ko viņa vārds saka. Es vēl domāju arī, ka šis vārds par to, ka mēs esam Kristus kalpi, mums vienmēr jāatcerās, kurš ir galvenais, un ka mūsu kā Kristus kalpu uzdevums ir pirmajā vietā sludināt Kristu. Jā. Bet tas kārdinājums vienmēr mums ir sevi pašu celt augstāk. Un tas kārdinātājs jau katru vienu kalpu uz to kārdina. Un tā ir vienmēr tāda garīga cīņa, jo gribās jau pašam izrādīties un sevi celt godā, bet atkal un atkal mums jāatcerās, ka ne jau mēs esam noteicēji baznīcā. Lai cik arī augstu amatu mēs tur ieņemtu, Kristus ir baznīcas valdnieks. Viņš ir tas, un mēs esam tikai kalpi, kam ir uzticēta zinām atbildība tur. Mums vienmēr jāatcerās viņam dot augstākais gods pāri visam. Pāvils interesanti raksturo, ka Kristus ir galva un mēs miesa. Tas nozīmē, ka mēs neesam tik šķirti. Viņš ir mūsu padoms, viņš ir mūsu gudrība, un mēs esam piepildījumi šeit virs zemes. Ko mēs darām, to runā par Kristu, to domā par Kristu. Un pasauli tieši tā ir redz, jā. Ja draudze nestāv gara spēkā, ja draudze stāv kašķībās, ķildās, visādās lietās, viņi saka, tāds Kristus mums nav vajadzīgs. Un tu zini, kas notiek? Sātanam jau ir vajadzīgs, ka varbūt draudzes locekļi savā starpā dzīvo nepiedošanā, konfesijas starpā dzīvo nepiedošanā, nav piedots, nav izlīdzināts. Un Sātanam tikai to vajadzīgs, jo tad
Dieva bērnu domāšana apstājās tikai ap šo te, tas šitā, Roberta, tu man šitā izdarīji, viss. Un tagad man tikai, vai te man ir prāts domāt par pagaidu Dieva lietām, vai man ir prāts domāt par to, kungs, ko tu gribi sacīt manai tautai, ko tu gribi sacīt man personīgi, ko tu gribi sacīt manai ģimenei, ko tu gribi sacīt maniem mīļajiem tuviniekiem, ko tu gribi sacīt manai draudzei, manai konfesijai. Nē, tu saproti, nodarbojās ar sīkām lietiņām, un tā ir traģēdija. Es tev pilnīgi piekrītu, Pauli. Tā ir traģēdija. No tā mums jātiek ir vaļā. Un jānāk Dievu priekšā un jāsaprot, mīļie, kur vēl vairāk. Vēlreiz gribu atkārtot, tu esi mans kalps, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Tas daudzināts būt man patīk. Paskatieties. Faktiski tas nozīmē, ka es labāk teikšu uz brāļiem, Robertu un Pāvilu. Es sev arī iekļauju iekšā. Brāļi, nāksies iet cauri grūtībām, lai viņa vārds tiktu daudzināts. Amen. Amen. Savādāk nevar. Negribās, bet nāksies iet cauri, kāpt iekšā jau slapjā jūrā, bailēs, izmisumā, ka tu dzirdi visvarenākā armija nāk tevi iznīcināt. Un tu ej ticībā. Un tad tu piedzīvo to, ka jau slaudījā, ka viņa vārds kļūst daudzināts. Ne tā? Amen. Paskatieties, kādām šausmām gāja cauri jūdu tauta Eģiptē, kur nocietināta bija faraona sirds, lai tiktu daudzināts viņa vārds. Un te ir, ja jūs paliksiet uzticīgi līdz galam, tad nevis, kad paskatoties aizgāja, cik izlūki uz apsolīto zemi? 12. 10 atnāca atpakaļ un teica, mīļie, loģisks prāts. Paskaties, mēs, cik tur 4 veči nesam, ja 2 veči nesam 1 vīnogu ķekaru. Beidziet, ja tu būtu redzējis tos Goliātus. 10. Un tie bija tie, kuri bija redzējuši Dieva darbu. Viņi jau bija izgājuši cauri visiem pārbaudiem. Viņi bija redzējuši to, ka Dievs ir varens. Es teiktu, līdz ar tiem 10 visi Izraēla tauta, viņi visi kurnē pacēla balsi brekšā. Tieši tā, jā. Ne 10. 2 palikās no Izraēla tautas, kas palika uzticami šim vārdam. Jā. Un tas ir patiesībā nožēlojami. Godināt Dievu vārdu, man nāca vēl viena ilustrācija, arī, ko apostols Pāvils zīmē Kristu, kā līgavaini un draudz kā līgavu. Ja? Viņi viens otru redz, ievēro, godina un par to runā. Ja? Un tāpēc man liekas, ka šī vienīgā saite starp līgavu un līgavaini atkal ir šī pati mīlestība. Ja? Un ja draudzē viņas nav, nekas jau vairs nepaliek pāri. Tā sausā bauslība, kas Izraēlu noveda, kur mums tālākajos pasaules nostūros sinagogas sabūvētas, ja? No zemi, kur piens un medus, ko viņiem tad darīt? Ja? Kāpēc viņam te bija jābūt? Ja? Viņiem nebija šīs mīlestības. Ja? Dievs paredzēja, ka arī bauslībā nebūs tikai savus zobus pret zobu un dzīvību pret dzīvību, bet kad arī bauslība ir saprotama ar iežēlošanos, ar līdzjūtību, ar tieši tām pašām īpašībām, kas raksturo mīlestību, par ko runā apostols Pāvils. Ja tas darbojās līdzi bauslībai, tad viņi bija piepildīta. Ne tikai kā šis sausais likums. Ja. Un mums kā draudzei neatliek jau nekas cits kā viens, kas raksturo draudzi. Un tas ir šis. Es ejot cauri laikam, esmu redzējis gudrus lielus kalpus un apdāvinātus, kuri viens otru pagodina un ceļ kādu dāvanu vai garīgu lietu dēļ. Un patiesībā visas tās savienības ir izjukušas. Palikuši tikai tās, kur brāļi ir pastāvējuši mīlestībā, neatkarīgi no tā, kas viņi bija. Ja.
Vēl noslēdzot raidījumu 6. pāns brīnišķīgs. Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābto Izraēla bērnus. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Savā veidā raksturojums Kristum. Jā. Brīnišķīgi. Un Dievs saka, nē, tas ir par maz, ka tu tikai atbrīvo savus. Bet paskatieties, tepat laikā viņš nāca pie savējiem, lai atbrīvotu, ne tā, bet tie viņu neuzņēma. Vai tad brīvība nav mīlestība? Jā, protams. Vai tad jaunas bauslas nav jaunajā derībā, ka jūs citu mīlat? Es jums jaunu bauslu dodu. Jā, slavu Dievam. Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Savā veidā mums šeit arī tiek liek domāt par to, kāds ir mūsu misijas lauks, kāds ir mūsu misijas uzdevums. Un vienalga, kaut vai uz tuvākajām valstīm, ja uz tuvākajām tautām, nerunāsim par valstīm, par tautām runāsim. Atkal man jāsaka, ir pagājušajā gada nogalē pēkšņi kādi ļoti patriotiski cilvēki, ja es nezinu, kādu iemeslu dēļ, tur bija biznesa dalīšanas dēļ vai ko, bija pieņēmuši absurdu likumu, kā konkrēti uz Latvijas Kristīgo radio, tas būtu tā, ka mēs nevaram vairs nevienu raidījumu krievu valodā runāt. Kas ir pilnīgi absurds, pilnīgs atkal satanisms, varētu teikt, piedodiet. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka no vienas puses mēs atceramies milzīgas runas par integrāciju, par iekļaušanu, par savu veidu palīdzības sniegšanu, un te pēkšņi Kristīgajā radio nevar Dievu lūgt krievu valodā. Interviju krievu valodā. Vispār, jāsaka, ir godīgi, tad, kad tu redzi šīs lietas Dieva svētā gara gaismā, tad tu saproti, es nevainoju cilvēkus. Bet Sātans caur cilvēkiem, kuri paši to neapzinās un paši nesaprot, dara šos te savus tumšos darbus, jo viņam jau neviens gaišs darbs nav. Varbūt tas mērķis varētu būt droši vien, ka cēls kaut kāds apakšā, bet tas, kas beigās sanāk. Jā. Viņš pats ir kā gaismības eņģelis. Viņam nav tā. Jā, bet redz, te mums arī par to ir jādomā. Un Kristus, tur savā veidā, viņš varētu pagaidīt, es esmu nācis pie savējiem, tur ir rakstīts, cik viņu uzņēma, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Tik, cik uzņēma, 12 mācekļi tie pieņēma, tur vēl bija pulciņš, viss, piedodiet, pārējā pasauli skatāties. Labi, ja jūs nāksiet un kļūsiet par pavalsniekiem Izrēlā, es piedodiet, to visu zīmēju savādāk, lai vairāk to saprastu, bet nē, Svētais gars ir izliets pār visiem, kuri nāk Dievu priekšā un saka, es pirmkārt esmu grēcinieks. Es atzīstu, ka Dievs, tu esi savu mīlestību parādījis caur savu dēlu Jēzu Kristu. Es atzīstu, ka viņš ir tavs dēls. Un es atzīstu, ka Svētais gars ir tas, kas man dod grēka atziņu. Jā, Svētais gars dara vēl daudz, ļoti daudz, un plus vēl dāvanas un viss brīnišķīgi. Bet primārais ir Svētais gars nāk un saka, jebkuram cilvēkam, gan ticīgam, gan neticīgam, pārliecināt par grēku. Es gribēju par to krievu valodu. Tu ieminējies, es Imantā jau 6 gadus pansionātā sludinu arī krievu valodā. Un tas vienmēr, man liek domāt par to arī, teiksim, atsaucoties uz šo te pavēli, kur
Viņš saka, ka līdz zemes malai, vai Kristus, kurš saka, Mateja evaņģēlija beigās ejiet un pasludiniet visām tautām. Vai mēs varam ietiepties un sacīt, ne, viņiem vajadzēja iemācīties visiem latviešu valodu, dzimto valodu, vai arī, bet tad cilvēks varbūt arī vispār nemazām pestīšanas vēsts nesadzird. Un kur nu vēl, teiksim, pansionātā, kuru viņa vecumā, tad 70, 80 gados sāk mācīties jaunu valodu. Bet ka mēs viņus varam aizsniegt tajā valodā, kura mums arī Latvijā ir ļoti daudz apkārt, un ja tu to māki, slavu Dievam, ja kāds debes valstībai mantots. Te ir vēl viens moments jāsaprot, jau, protams, mīļie draugi, vai tad no vāciešiem Latvija nav cietusi? Nu, tad nemācīsimies vācu valodu. Piedodiet, vai no zviedriem nav Latvija cietusi? Un tad nemācīsimies zviedru valodu, nerunāsim tikai tāpēc, ka viņi mums šitā un mēs tagad viņiem šitā. Nu, smieklīgi. Nu, mīļie draugi, smieklīgi. Valoda, tā ir bagātība. Un vēl jau vairāk, ja valoda ir dota, tad mums, kā Dieva bērniem, primārais ir tajā, ko tu māki valodā. Runāt, pasludināt evaņģēliju, mieru vēst, pasludināt glābšanas vēst, slava Dievam. Brīnišķīgi, brāļi, liels jums paldies, un es gribētu, ka mums ir kādas 3,5 minūtes, un ka mēs varētu īsās lūkšanās noslēgt šo raidījumu un arī lūgt par šo situāciju, kas draud, kas mācās virsū, respektīvi mēs stājamies pretī. Jēzus Kristus vārdā. Lūdzu, Robertu. Mīļais debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā. Un tu redzi satraukumu par to, kas notiek valdībām par šo Stambulas konvenciju. Un kungs dod un piestājies pie katra viena, kas pie lemšanas tur un tiešām dod saprāti ieraudzīt visu to indas pilienu, kas šajā dokumentā nāk līdzi. Un kā tas nākotnē graus mūsu ģimenes, mūsu sabiedrībā. Un kungs dod saprast un apturēt šo, kamēr nav par vēlu. Dievs, mēs iestājamies. Kungs dod savu spēku un izturību tieslietu ministram un arī tiem politiķiem no Nacionālās apvienības, kas par to cīnās un dod izturību un gudrību visā šajā te sātana maldos, kas valda apkārt un palīdz viņiem un dod izturību visā šajā. Āmen. Jēzus vārdā, dargais Dievs, es pateicos, kungs, šodien par brīnišķīgu žēlastības laiku, Dievs, par mierīgām debesīm pār mūsu zemi, dargais Jēzu. Kaut apkārt pasludina vētras, kungs, un dažādus laikus, Dievs. Mēs, kungs, esam Tevī, dargais Dievs, un es šodien negribu lūgt, kungs, par apstākļiem, kur ir mainīgi, kur nāk un iet, Dievs. Es šodien, kungs, lūdzu par stipru draudzi, dargais Dievs, kas ir nemainīga, kungs, kas var nest Tavu vārdu, kas var stāvēt gara spēkā, dargais Dievs, kas var nest, kungs, garā vēju, dargais Dievs, gara uguni, kungs, Dievs, kas aizdedzina, dargais glābēji. Es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, svētā gara apģērbtus un piepildītus kalpus, mans Dievs, atpestīt un glābtu tautu, dargais glābēji, lai nav tikai mūsu tautā šie vārdi, Dievs svētī Latviju, bet ka tā ir glābta tauta ar svētītu zemi, dargais Dievs. Es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, kad visur, kur tiek pasludināts Tavs vārds, mans Dievs, lai tam ir segums, Dievs, lai tam ir svaidījums, kungs, un lai izmainās dzīves un sirdis Jēzus vārdā. Es šodien lūdzu, kungs, par kristīgā radio balsi, dargais Dievs, lai tā skan spēkā, dargais Dievs, kā apostolis Pāvils saka, tikai ne gudros vārdos, bet gar un spēka izpausmē, kungs, lai mācekļu skaitam pieaugot, Dievs, vairojās draudzes slavu un spēks, dargais Dievs. Un es lūdzu Jēzus vārdā, kad visa mūsu mazā valsts var būt kā draudze, dārgais Dievs, kas saņem un atdod Tev godu, dārgais Dievs, lai svētīts Tavs vārds Jēzus vārdā. Amen. 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 Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Paliksim stipri lūkšanās ticībā mūsu kungam, tad mēs arī uzvarēsim. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!